kopējā bilde, kopējais redzējums, schēma, jā, lai vispār saprastu, par ko te mēs šodien runājam un kā mēs varam sagrupēt šīs te izmaksas fiziskajām personām. Nu, šis mans seminārs ir tā kā redzējums no tāda uzņēmuma skatu punkta. Ja? Izdevumi darba aizsardzības likuma prasību izpildēji ir izdevumi, kas saistīti ar nodarbināto obligātām veselības pārbaudēm, un tās sedz darba devējs. Ja? Kompensācijas par analīzēm arī ir darba devēja izdevums. Šai te bez līdzekļu uzkrāšanas polisei, ja, jābūt termiņam ne īsākam par 1 gadu. Ja termiņš ir īsāks par 1 gadu, tad šo normu nevar izmantot. Tālāk otra grupa dividendžu neapliekams ienākums, ko saka likums par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Ka gada apliekamajā ienākumā netiek ietvertas un ar nodokli netiek apliktas dividendes, ja par tām uzņēmuma līmenī ietur iedzīvotāju ienākumu nodokli un piemēro 23% nodokļu likmi un, protams, atskaita izdevumu normu.